Nu ko, kā jūs domājat? Šitien arī laši būs? Jā, es domāju, ka viņi līdz šeit neatpild, ne? Bļāviens. Pietiks ar 3-metrīgu spinningu? Nu, nezinu. Cerams, ka pietiks. Nu, kaut kāda galīgi nepareizā tā gauja manā pusē tur ir. Nu, brauksim meklēt citu upi. Hei, agrs rīts, ap 7. Gaujas krasts kaut kur pie Siguldas. Vai nav jauks skats? Starp citu 8. marts un apsveicu visas sievietes sieviešu dienā. Šodien arī mēģināšu izvilkt savu pumpainu un nobučot un palaist atpakaļ. Jā, šodien lašos. Pirmo reizi mūžā. Inventāra principā nav. Mānekļus teica, nu man kaut ko atvedīs, kaut ko es dabūju savā pilsētā Madonā veikalā, bet jā, šodien mēģināsim iet lašos. Nu ko, skatās kā būs, sagaidām mūsu šodienas kompanjonu, drīzāk es esmu šodienas kompanjons, jā, jo es esmu nokritis dažam labam uz astes, bet dažs labs te vēl jau kavējās. Labs ir. Gaidām, ģērbjamies un aiziet. Kas par šodien? Tak zini, kas par dienu ir? Sieviešu diena? Nu jā, mums tak jānocer tā pumpainā, jāiedot riktīga buča un jāpalaiž atpakaļ, vai ne? Jāsabučo. Es te arī esmu ielasījis tādu nelielu kastīti. Te kaut kas no Zebra Master. No abu Garsies. Pamēģinās šitādus. Tur citu nevienam video baigi neesmu redzējis, kā ar tādiem ķert. Kas zina, varbūt izrādīsies baigais bestsellers. Un te man NGT. NGT iedeva drusku māneklīšus arī. Paprovēšu šie tādi grabeklīgie. Nekad ar tādiem vispār neesmu strādājis. Un ķēris vispār ar šūpiem un metālu. Tā kā baigi daudz neesmu ķēris. Parasti man laivā tēls ir tāds metalurgs. Es vairāk ar silikonu. Bet nu baigie. Pamēģinās, kā būs. Ir tāds mazāks. Un tam man vēl tā divi tādi timoni oriģinālie. Nu, redzēs, vai sadūšošos viņus šodien mēs tiekšā ūdenī, bet, nu, kastē jau 2 sezonas tā, man liekas, ūdeni vēl nav redzējuši. Tā kā domāju, ka šodien varētu viņus izpeldināt. Starp citu, štākara baigi līdzīga tam timonam. Vai timons līdzīgs akarai? Ko? Pirmais metiens lašupē, pirmo reizi mūžā. Tā, remzīte vaļā. Noiziet. Jā, nu kas pa jokiem? Riņķis sals ciet. Johaidi ir ārā. Man jau likās, te riktīgs pavasaris. Bet nē, šorīt salna. Pa ceļam redzēju, bija -2,5 grādi. Un te jau vajadzētu būt plusiņā, bet nu salna ir un jā, riņķi apsalst. Tā, nu ko, šito biki papeldinājām. Kāds metiens 10 uztaisījis. Paņems kaut ko citu. Nu, pamēģināsim šādu te. Baigi labi un vēl grab. Šis man no NGT Latvija. Paldies liels Aigaram. Kā izlīdzēja ar mānekļiem uz pirmo lašu copi. Šitie lido daudz labāk. Izjokojam Kasparu. Viņš nedzird. Arī kur kādam nabagam čībiņa pazada. Aizpeldēja pa upi.
Lasis pēdējās čības novilka. Bet nu skaistums ir neaprakstāms. Reku riezis. Tur augšā ir stāvlaukums, stāv mašīna. Principā nekur tālu arī neesam aizgājuši. Tur redzam makšķernieki. Te tāds kā upes līkums, saliņa. Un aiziet upīte. Lejā pa straumi. Nezinu, pa kādām takām šodien Kaspars mūs vedīs. Bet viņš solīja, ka būs zivs. Neko labāku neizdomāju, kā šodien atbraukt ar savu Zandra kātu. Ir līdzi arī 2 citi, bet tie ir īsāki. Godīgi sakot, es domāju, ka es tad tiktu galā arī ar 2,40. Ņemot vērā, ka pats esmu gandrīz 2 metri garš. Nezinu, es arī ar 2,40 spinningu, man liekas, varētu aizmest līdz otram krastam. Tā kā tas varbūt arī nebūtu tas noteicošais. Vismaz manā gadījumā pirmajai reizei viennozīmīgi nē. Šis kāds, kā man teica, būs par cietu, ja nu gadījumā Kaspars teica, lai nečurāja biksēs un viss būs kārtībā. Ja paņems, tad paņems, kad paņems, tad redzēs. Es tikko redzēju, kā zivs palicās. Parādīšu tūlīt kādu mānekli, biju uzlicis. Es domāju, ka ar šitādiem te vispār neviens neķer, vai par tādiem zina. Māneklis saucas Quantal Lake, kā veikalā man paskaidroja, viņus ražo tepat Rēzeknē, Latvijā. Vispār pasniegts viņš bija ļoti forši, tādas koka plāksnītes, nevis kaut kādas kartona. Teikšu tā, vairāk līdeku māneklis, āķis arī tāds, tāds, bet 5 eiro. Bet lido labi, spēlē agresīvi, nesliktāk kā iepriekšējie 3, kurus tikko biju mētājis. Tā kā pagaidām atšķirību neredzu. Nenoķēru ne uz tiem, nenoķēru ne uz šī. Tā kā tā. Bet jā, mūsu Madonas veikalos šāds te ir. Veikalnieki mācēja teikt, ka no Rēzeknes nācis. Pa tādām lāču takām te arī jābrien. Hop, hop, hop. Kā jūs domājat, kas visas šitās takas ir sataisījis? Protams, ka makšķernieks staigājot turpu šurpu, mīdot krastu. Bet godīgi gribētos teikt, ka vismaz te, man liekas, šis ir Gaujas nacionālais parks, parka teritorija. Vismaz te krasti nav piecūkoti. Pagaidām neesmu redzējis nevienu papīrīti. Nezinu, lašu ķērāji tādi, kā teikt, pareizāki pa pārējiem. Varbūt, kā karaliskā zivs. Bet, jā, gribētu teikt, ka citiem, lai ņem piemēru tādā gadījumā. Ja tā tiešām ir, bet es nedomāju, ka tas ir saistīts ar to, kādu zivi ķer. Es domāju, tas vairāk saistīts ar cilvēka mentalitāti. Bet jā, krasti te ir tiešām daudz tīrāki no gružiem. Par ko liels prieks? Kaspars teica, tikko redzēja, kā izcēlās zivs. Tāda baigi lielā nebija, bet, varēja redzēt. Es savukārt no tā raga redzēju, kā izcēlās tur pie tiem kokiem. Kamēr biju pagriezis galvu uz otru pusi, skatīdamies, kas tur bļaustās stāvlaukumā, vesela delegācija, laikam, te ir atbraukusi makšķernieku. Tikmēr man bija pirmā cope. Smuki uzsita pa kātu. Jā, nekāds pret koku atsitiens tas nevarēja būt. Šitāda te. Akara, 16 grami no NGT Latvija. Šis te personāžs, es domāju, tā bija cope. Kaspars arī teica, es viņam aprakstīju, viņš teica, jā, tas bija spožais. Labi. Mēģināsim pierunāt. Noriskēsim, pamēģināsim, tur skatos visu laiku, jau pāri vidam, vairāk pie tā krasta tur virmo. Ūdens visticamāk stāv vai no akmens kaut kāds, vai kas. Ceru, ka ne baļķis. Pamēģinās līdz turienei aizlidināt. Jā, principā trāpi. Nopludināt gara.
protams, uzreiz zaceps. Būs mācība. Nu jā, diemžēl pasmējos par Kasparu. Pašam tāda pati ķibele, neko darīt. Pagad, būšu dabūjis. Es izdabūju viņu ārā. Paskatīsimies, varbūt āķis atlocījās. Aukliņa man te stāv 1,2. Nē, tā ir vieniniece, pie tam jau 2. sezona viņai iet, un viņai pat pārdzīvojusi zandartus. Kas notikās? Vienkārši dabūju vaļā. Āķis drusku atlocījās. Tūlīt to mēs, kā saka, labosim. Ko? Aukliņa super izturēja. Fluorokarbons arī. Tūlīt parādīšu fluorokarbonu, kādu izmantoju. Vakar Zebramāstra veikalā ieķēru. Un aukliņa ir Varivas Crown, man liekas. Nekas super dārgs nav. Ja 2. sezonu iet, ir ok. Nezinu. Kas tas ir? Baļķis? Jo baigi nepumpē. Baļķis? Visticamāk, iet jau kā propellers. Un mana šodienas pirmā zils ir baļķis. Jā, pagad, tev ir mēlente, jā? Pagad, Kaspar? Zemmērs. Bļā, viens. Zemmērs. Ai. Laižam vaļā, jā? Laid vaļā. Kā tur viņu? Uzmanīgi, satraumēs. Jā. Aiziet. Aizgāja. Es pilnīgi jūtu. Ka pie tā koka, pie tā baļķa, tur kaut kas sēdēs. Nezinu kas, visdrīzāk kaut kāda līdeka. Es varu buču arī līdeka iedot, kāda vaina. Bet jā, man tāda juška, ka tur ir jābūt. Jābūt riktīgam zacepam. Kāda tā doma? Sākumā tur tādās šaubīgās vietās, kur visādi čakārņi. Kā man tas ir, es izmētāju sākumā ar tādu mānekli, kāds man, teiksim tā, kādi man ir 2, jā? Tā, lai ja gadījumā kas, tad es vēl ar vienu palieku. Jā. Tad, kad tas tiek izdarīts un saprasts aptuveni, kuru var vilkt un kā var izstrādāt to vietu, jā, un nereiz nav aizcēries, tad mēs paņemam jau tādu dārgāku mānekli, jā, kurš patīk vairāk, ar domu, kad pārbaudījuši vietu esam, tagad pastrādāsim pa nopietnam. Un parasti pirmajā metienā tas pa nopietnam arī beidzas, jo ir nopietns zaceps. Jā. Dzelžaina loģika. Tu gribi šitā. Ar šitādiem aparātiem skatāties, jā? Kad cilvēki steigā? Jā, visi tas baigs mokoties. Tev varu parādīt. Viņš to šautā, piemēram. Normāli. Pat var pateikt, ka sieviete? Jā. Super. Un jā, viņš šeit. Aiziesim līdz viņiem. Kaut kā tā. Tur kā iznācām ārā. Mūs sagaidīja vīri, pārbaudīja licences. Ar dronu jau redzēja, kur mēs esam, kad mēs nākam, uz kurieni mēs ejam. Visu var redzēt. Tā kā, jā, neaizmirstam. Jā, licenzētās zonas pērkam licences un makšķerējam droši. Un esam pārliecināti, ka aiz mums bišķīt arī kāds skatās. Labs ir, braucam tālāk. Taču no motora ne.
Nu ko, varu teikt, ka kādam loms te ir bijis. Tātad vieta ir potenciāla, ja? Paskatāmies, kas mums te, jo ir. Bet kā vispār tas viss pasākums notiek? Nu, priekš tiem, kas arī nekad nav bijuši Lašos, priekš tiem, kas ir bijuši un braukā, protams, es galīgi neko jaunu neizstāstīšu un varbūt likšos arī smieklīgs, bet priekš tiem, kas nav bijuši tāpat kā es gribu aizbraukt pirmo reizi. Jā, tātad, nu, ir upe ir straume, jā, un mūsu uzdevums ir nopludināt mūsu mānekli pa straumi uz leju. Metiens negluži sev priekšā, varbūt es teiktu, bet nedaudz leņķī. Aizmetām, un tagad māneklis nogrimst, skatāmies uz spicīti, un spicīte sāk strādāt. Jā, šis bija aizķēriens kaut kur, aiz kaut kādas zāles stiebra vai kaut kāda akmeņa. Nu, un tā redz, kā tā spicīte tur raustās un bumsinās pa grunti. Nu, visticamāk, es tā domāju, ka pa grunti, jo jūtu tādus kā sitieniņus, es domāju, ka pa akmeņiem visticamāk iet. Un māneklis vienkārši šādi te spēlējot nopludinās uz leju. Nākamais metiens mums ir tuvāk, nākamais vēl tuvāk vai tālāk. Un tādā veidā pa radiusu māneklis tiek novadīts vairākas reizes un bēdekļu veidā, nu, tiek apstrādāta, teiksim, šī te teritorija. Tagad mēs esam nonākuši jau līdz krasta līnijai, redzam, ka tālāk ir visādi ķērāji, zari, un potenciāli saprotam, ka ir vairāk koki, kas varētu nokrist tur lejā, jā? Nu tā aptuveni saprotam, cik tālu zari no krasta var tur apakšā būt. Nu tad neriskējam un vienkārši īstinam ārā, taisam pārmetienu. Zini, ka šitie tādi ir? Tie ir tie makšķernieki, kas nevar lašus noķert, nu viņi jau vienkārši aiz skopuma sāk graust jau koku. No bada, jā? Tas viss no bada? Jā, tas ir no bada. Šito kabatā ielikšu, paņemšu. Paskaties, cik, kā pagrauzuši. Nu ko, man -1. Diemžēl. Nu, neko darīt. Man liekas, tā ir šādā pludināšanas tehnikā, tā ir norma. Nu, ne jau -1 ir norma vispār aprauties. Tā kā sienamies. Starp citu, varu parādīt divus manus populārākos mezglus, ko izmantoju principā vienmēr un visur. Pirmais mezgls, es domāju, visu makšķernieku vidū ir ļoti pazīstams. Ja nemaldos, viņš saucas palomārs vai kaut kā tam līdzīgi. Ja? Nu, labi, es te galus atstāšu garākus, lai vienkārši ir uzskatāmāk. Ja? Tātad dubultā aukla. Šajā gadījumā fluorokarbons. Uzmetam cilpu, uzsienam tā kā mezglu un vienkārši izvaram jebko. Griezuli, blitku, balansieri, šajā gadījumā karabīni. Pilnīgi vienalga. Izvaram caur šo cilpu. Ja? Viss. Saslapinam un savelkam mezglu. Nu, šis mezgls ir tāds visām dzīves situācijām. Ja negribas zināt 101 mezglu, bet gribās tādu, kas nodara visam, ja? Nu, tā kā, tad šis te palomārs. Otrais mezgls, ar kuru es piesienu fluorokarbonu pie savas pamatauklas. Tātad ņemam fluorokarbona galu, ja? Un uzsienam te mezgliņu. Es uzsiešu dubultu mezglu. Pastāstīšu tūlīt, kāpēc dubultu. Var siet arī parasto vienu mezglu, var siet dubulto, bet ir viens bet. Ja sien vienu, tad te galā vajag paņemt ar šķiltavām un piededzināt uztaisīt sēnīti. Ja šķiltavu nav, teiksim, nesat smēķētājs, tāpat kā es, tad, jā, nav variantu. Ir jāpanāk, lai tas mezgliņš būtu bišķīt lielāks. Var uzsiet astotnieku, var uzsiet kājas dubulto mezglu. Neatsiesies neviens, ne otru. Tālāk. Viss ir ļoti vienkārši. Mēs ņemam mūsu pamatauklu, saliekam viņu dubultā. Šādi te. Pieliekam klāt, ja? Tātad šādi pretējiem galiem un uzliekam vienu auklu uz otru. Piespiežam ar pirkstu
un aptinam, nu, teiksim, 8 reizes. 4, 5, 6, 7, 8. Ja? Un tad šo te galu ar šo te mezgliņu mēs vienkārši izveram cauri te, un mums sanāk tāda pīne. Šo te pīni druskus jāslapinam un savelkam. Un, kad velkam, tad ar otru roku tā to mezgli nedaudz tā pastiepjam. Pastiepjam, un redziet, viņš te savelkās pie galiņa, pie tā mezgla, un viņš savelkās pret to mezglu. Viss. Mezgls ir gatavs. Ja te būtu piededzināta sēnīte, tad pilnīgi droši šādu mezglu var arī caur riņķiem mest, bet, nu, drusku ķerās, tiesa gan. Bet tā kā es cenšos mezglus caur riņķiem iekšā nevilkt, ja sanāk, bet speciāli cenšos to nedarīt. Tad man pilnībā pietiek. Nu, ļoti ātrs, ļoti izturīgs mezgls. Nu ko, aprāvies esmu, jāuzliek kaut kas cits. Šādu vienu aprāvu ar karu. Pamēģināsim abu garsiju te uzmest. Kaut ko tādu riktīgi spilgtu oranžu. O, šādu te. Kaut gan ūdens ir baigā kafija, bet nu papravēs. Nu viss, nav Kaspara. Te viņu biju atstājis. Atnācu, 2 reizes tur iemetu. Atnāku, nav vairs. Nu viss. Tā arī tie makšķernieki pazūda. Redzat, kas tad tur? Tā ir baigi retā parādība. Mēs viņu atradām. Es dzirdu nopīkst kaut kur. Zinu, ka šai vietiņā šodien visticamāk pabijuši vismaz 3 makšķernieki. Bet viņi tak neko te nav noķēruši. Vai ne? Protams. Uj, cik tur tālāk ir skaisti. Haha. Nobiedāja putniņas. Nu, lūk. Darba zona. Upe smuka. Ļoti smuka. Tāds miers, klusums. Relaks. FM. Jā. Smuki, tiešām. Nenožēloju, ka atbraucu pat ar visu to, ka zivju nav, viena cope, -1 māneklis, bet ar prātu šādā copē tu viennozīmīgi atpūties. Tas arī ir ļoti svarīgi. Mūsdienas stresainajos apstākļos, stresainajā ikdienā. Redziet. Kaspars izliek kāju priekšā, uzliek uz egles, notēmē caur kāju, caur pirkstiem šitā te, un tad met. Skatieties. Viņš tagad tēmē, jā, caur kāju. Un hops. Un, tieši trāpījums. Ideāls variants. Ja gribat trāpīt tieši pa zivi, caur kāju. Jā, šitā te, hop. Jāmet tur. Nu ko, es domāju, jābeidz māžoties. Ir pienācis tas moments, tas laiks, kad jāsāk spēlēt pa nopietnam. Liekam visus bleķus nost. Jā, jābeidz vienreiz tēlot tie metalurgi. Un jāķerās pie riktīgas mantas. Jā. Tieši tā visi divāni eksperti. Es nesāju woblerus maisiņā, tāpēc, ka manā kastītē, kura nebija speciāli pirkta, vienkārši tukša bija, nelien šie wobleri iekšā. Man te ir oriģinālais timons. Jā. Man te ir vēl viens oriģinālais timons. Un man te ir akara. Es neesmu lašu tēmā, tāpēc es nemaz to nezināju. Es godīgi sakot, pat nezināju līdz galam, vai tiešām timons ir lašu māneklis vai nē. Nu, es tā nojautu, kaut kur dzirdēju. Un tagad atrodiet man 3 atšķirības, bet ne krāsā. Nu, pieņemsim, ka viena ir krāsā, otra ir acī, un trešā, jā, šitam tumšāk jāķi, jā. Pārējās atšķirības īsti nav redzamas. Nu, labi, nē, drusciņi ir. Šitam lāpstiņa nedaudz platāka nekā oriģinālajiem, bet principā, nu, izskatās kā kara. Jā, to es nezināju, varbūt jūs zinājāt, varbūt nē, bet ir timona kopija. Ko nozīmē?
Un tas nozīmē, kad tvičot Zandvartu vasarā var mēģināt ne tikai uz Timona, kurš maksā 15–20 eiro kaut kur tā, bet uz Akaras. Pamēģinam vasarā, varbūt aiziet. Un tā kā NGT Latvija man piespēlēja šī tik smuku wobleri, tad to es arī likšu virsū un paglābšu no iespējamā likteņa šos te oriģinālos smukuļus. Šodien es copi beidzam. 3. vietas maiņa, 1 cope. Atvadamies no Kaspara. Čau, čau. Jā, es dodos mājās, Kaspars vēl paliek. Pieslēgsies laivam uz stundiņu 2, bet man tagad drusciņ agrāk jābūt Madonā uz 8. marta koncertu. Tāpēc jāpasteidzās. Bet jā, visumā šodien 2 copes. 1 no paša rīta, tur pirmajā pusstundā laikam. Un 1 te atbraucot jau uz Rāmkalniem. Mēs esam šobrīd Rāmkalnos. Kādu, kilometru no tilta. Un pirmajā metienā bija cope. Uz Madonā nopērkama Rēzeknes izcelsmes šūpiņa. Tā kā var arī uz parastā līdeku šūpiņa principā dabūt copi, ja jau deguna priekšā, kā saka, viņam piemet, tad jau jābūt. Labs ir, paldies, ka skatījāties, ieliekat like, ja patika video, abonējiet kanālu, piedalieties konkursos, tie pēdējā laikā ir tā biežāk, gan TikTokā, gan YouTube, tā kā nepalaidiet garām, balviņas arī ir visnotaļ interesantas. Pēdējā bija, piemēram, ledus urbis, mani keponi un vēl šis tas. Tā kā jā. Labs ir. Došos iekšā džungļos, brīdīšu ārā līdz tālaukumam. Nesakas.